Esiet sveicināti TV4 skatītāji un sportcentrs.com lietotāji. Volvo Leduskalē šodien mūs sagaida īpašs duels. Hokeja klubs Prizma uzņem hokeja klubu Kurbats Dīķis. Tālāk jau ar Ripu Kurbats spēlētāji. Uzmetiets uz vārtiem. Nu jā, tāds Mickeviča raidījums vārtu virzienā. Mazliet skats. Līvšits gar kreiso malu. Iemet Ripu vienkārši tālāk. Pats sev Auziņš arī iesaistās cīņā, palīdz saviem aizsargiem, bet tagad Ciprusa metiens tieši virsū Auziņam un Ripa vārtu priekšā, bet Auziņš ir uzgūlies tai virsū un situācija ir noslēgusies. Rekovs kļūdās uz zilās līnijas, Millers, tālāk jau Apfelbaums, Millers ar Ripu, Apfelbauma metiens, vēl viens metiens un Milbergs tiek galā ar abiem metieniem. Un tā vien izskatījās, ka no gaisa centās raidīt Ripu vārtos. Laba epizode. Rēlīgs tālāk jau var iesadoties no savas zonas. Labi, pārliecinoši tiek uzbrukuma teritorijā. Brakmans gar kreiso malu. Brakmaņa metiens. Tālajā stūrī bija adresēta Ripu, bet ar Ginto Milbergs. Ripu notver piespēlēm, nevis metieniem. Puļķis zilās līnijas tālāk met. Krugļikovs. Tas uzmetiens vārtu virzienā un Bērziņš. Brakmaņa metiens tomēr netiek vārtos. Būs noteikuma pārkāpums Kosķikam par Mario Bormans arī pēc saviem vārtiem gar laukuma apmali. To raida un bija arī neizdodas iegūt kontroli Millers. Spils metiens un Milbergs sācīt. Burkīts piespēlē, Bīriņš, skaisti. Dīķis ar Ripu. Mickevičs metiens, tuvējās turī bija plānot šis metiens. Tā arī izdevās, bet nemērķī. Mickevičs atspēlē vārtu priekšā, vārti! 1-0. Kurbats atklāja mača rezultātu. Pieslēdzies uzbrukumam, tur bija Dīķis un beigās arī viņam gūti vārti. Centās arī paslīst uz vārtiem, tālāk jau pretuzbrukumā Novikovs. Labi, viss apsīts īsit Ripu. Prasmīgi ar noli viņš darbojās, nu jau uz otriem vārtiem Riekstīņš. Riekstīņš pirmais pie Rīpās, metiens vārti! 1-1! Prizma ļoti ātri izlīdzina rezultātu. Rezultāts atgriežas pie tā, kā pat nesen viņš jau bija. Krauklis pārkrīt Ripu vārnu izslāpsiņai. Mickeviču metienu atsit Auziņš. Ciprus aiz vārtiem. Ciprus centīsies izlaust vārtu priekšā un Dīķis atkal pieslēdzies uzbrukumam, kā redzam. Šajā spēlē sajūts ir pārliecības garšu mutē. Millers iet uzbrukuma zonā. Miller metiens un Milbergs notver Ripu un pagrūstīšanās pie Galtiņas savā aizsardzības zonā. Tālāk Novikovam. Novikovs iet uzbrukuma teritorijā. Novikovs metiens un Auziņam precīzi virsū uzmet. Nav situācijas. Brakmanis piespēlē Rēlīgs metiens vārtu pārliknis. Tiesnesis signalizē, ka vārtu gūmas nav. Rēlīgs gan norāda, ka vārtu gūmas bija. Noteikti būs nepieciešams arī video atkārtojums. Vārtu gūmas ir ieskaitīts. Jā, vārtu gūmas tomēr ir ieskaitīts. Precīzi piespēle pretniekam uz nulles Lauciņš un Jekimovs var doties pretuzbrukumā. Jekimovs. Metiens un Auziņš Ripu notver. Pirmais pie Ripas būs Miķels Rēlīgs. Jekimovs labi piespēlē Kosķikam. Kosķuks met un Auziņš atsit. Ripa lido vārtu tīklā un spēle būs Burkīts gar kreiso malu. Patraucēja viņam pretnieka mūja. Rēlīgs iet uzbrukuma zonā. Labā ātrumā tālu izsadojas no vārtiem Milbergs bija, tālāk jau Ciprus. Laba piespēle Reganam, Regans. Mickevičs notur Ripu zonā.
Tālāk Ozoliņam. Ozoliņa piespēl vārtu priekšā, Ripo ir pie auziņa. Jā. Ripo ir pie auziņa un Dīķis piespiež viņu pie laukuma apmales. Mickevičs. Un šeit, jā, kāds spēku paņēmies, šeit vārtu tomēr nav. Tas ir panākums, tā ir uzvara Prizmas komandai ar 2-1. Pirmais panākums šajā kalendārijā gadā, kamēr Hokeja klubam Kurbats otrais zaudējums